Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti, lai tas kungs jūs svēties, jūs svētī Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tas kungs ir mans prieks, tas kungs ir mana gaisma, tas kungs ir mana dzīvība. Viņš tas, kas dod jēgu un prieku manai dzīvē, un viņš katru dienu man iepriecina. Amen. Jo Jēzus Kristus ir mans prieks, viņš ir mans glābējs. Un viņš ir mans Dievs, un viņš var būt tavs Dievs, ja tu viņu meklēsi, ilgosies katru dienu pēc viņu, jo viņš vairāk un vairāk atklāsies tavā dzīvē un piepildīs tavu sirdi ar prieku, ar patiesu prieku no debesīm. Amen. Un es šodien lasīšu no Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa no 12. panta līdz 20. pantam, un tur ir rakstīts. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tām būs dzīvības gaisma. Tad farizēji sacīja viņam, tu pats liecini par sevi, tava liecība nav patiesa. Tad Jēzus viņam atbildēja, lai gan es liecinu pats par sevi, tomēr mana liecība ir patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kurp eju. Bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurp eju. Jūs spriežat kā cilvēki, es ne par vienu nespriežu tiesu, bet ja es spriežu tiesu, mans spriedums ir patiesa, jo es neesmu viens, bet es un Tēvs, kas mani sūtīs. Ar jūsu bauslībā ir rakstīts, ka 2 cilvēku liecība ir pareiza. Es esmu viens, kas liecina par sevi, un par mani liecina Tēvs, kas mani sūtīs. Tad tie sacīja viņam, kur ir tavs Tēvs? Ja es atbildēju, ne mani jūs pazīstat, ne manu Tēvu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu. Šos vārdus viņš runāja mācīdams templī pie ziedojuma šķirsta, un neviens viņu neapcietināja, jo viņu stunda vēl nebija nākusi. Amen. Tātad Jēzus saka uz viņiem. Viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Es esmu šīs pasaules gaisma. Un kas seko man, kas seko Jēzum Kristum, tas nestaigās tumsībā, bet viņā būs dzīvības gaisma. Un tas ir visbrīnišķīgākais pāns no tiešām tas, kas aizskar man sirdi. Tas, ko es citēju, arī, bieži citēju par to, ka tas kungs Jēzus Kristus, varenais Dievs, ir pasaules gaisma. Un ka neviens, kas viņam tic, viņš nestaigās tumsībā. Viņš nestaigās tumsībā. Tām, kas seko Jēzum Kristum, pavadīs dzīvības gaisma. Alleluja! Tad farizēji sacīja, tu pats liecini par sevi. Tava liecība nav patiesa. Un ko Jēzus saka? Kaut gan es liecinu par sevi, mana liecība ir patiesa. Jo viņš saka, es zinu, no kurienes es esmu nācis. Amen. Bet jūs, farizēji, jūs nezināt, no kurienes es esmu nācis. Tad Jēzus nāca no debesīm. Viņš nāca no Tēva, un viņš bija Tēva sūtīts. Amen. Un mēs tam šodien arī svēti ticam. Amen. Jo Jēzus Kristus ir miesā nācis. Viņš ir kungs. Jēzus ir patiesa kungs. Amen. Slava Dievam. Un tā ir mūsu ticība. Un šī ticība uz Jēzu dod dzīvību mūsu dzīvē, un mēs viņu patiesi piedzīvojam katru dienu. Amen, amen. Slava Dievam. Un Jēzus saka, jūs spriežat kā cilvēku. Es par nevienu nespriežu tiesu. Tad Jēzus saka, jūs spriežat kā cilvēku. Jūs skatāties ar savām cilvēciskajām acīm. Bet jums ir jāiemācās redzēt patiesas gaismu, mums ir jāsāk noticēt vārdām, ne tikai zināt par vārdu, Jēzus šodien saka, bet noticēt Dievu vārdām, amen. Un tās ir divas dažādas lietas, dzīvot Dievu vārdā un tikai zināt, par Dievu un piedzīvot vai zināt par viņu. Un tad es gribu Dievu reāli piedzīvot savu dzīvi, un tikai zināt, jo arī vēlni un dēmoni zina, ka Dievs ir. Bet mēs šodien piedzīvojam Dievu, un tas ir ļoti svarīgi. Mums
kristiešu dzīvē piedzīvot Jēzu Kristu savā dzīvē. Amen, ka viņš atnāk tavā dzīvē, ka viņš tev svētī, ka viņš tavu sirdi piepilda ar prieku. Amen, ka tu vari priecāties un gavilēt, ka Jēzus ir tavs kungs tavā dzīvē. Jūs spriežat kā cilvēki, es par nevienu nespriežu tiesu. Bet ja es spriežu tiesu, mans spriedums ir patiesa, jo es neesmu viens, bet es un Tēvs, kas mani sūtīs. Amen. Ja es saku, es nespriežu nevienu tiesu, bet ne pie vienu tiesu, bet ja es spriežu, tad mans spriedums ir pareizs, mana tiesa ir taisna un patiesa, jo es neesmu viens, bet mēs un es un Tēvs, ja? Es un Tēvs, mēs esam viens. Amen. Jo Tēvs mani sūtīs, amen, arī jūsu balsībā ir rakstīts, ka 2 cilvēku liecība ir pareiza. Es neesmu viens, kas liecina par sevi, par mani liecina Tēvs, kas man sūtīs. Ja es saku, es viens neliecinu par sevi, bet arī Dievs debesīs, mans Tēvs, Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs. Amen, Jehova, Jahve, pilnīgais Dievs, kas pastāv pats par sevi, kam dzīvība pašam sevi, tas liecina par mani. Jehova, Šama, klātsošais Dievs. Amen. Tad tie sacīja viņam, kur ir tavs tēvs? Ja es atbildēju, ne jūs mani pazīstat, ne manu tēvu, ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Un ja es saku, ne jūs mani pazīstat, ne manu tēvu, ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši manu tēvu. Un tie ir ļoti, ļoti spēcīgi vārdi, es domāju, šodien katra cilvēka dzīvē. Jo tad, kad tu pazīsti Jēzu Kristu, tu pazīsti Dievu. Ja tu nepazīsti Jēzu, tu nepazīsti Dievu. Amen. Es domāju, man vecāmām bija Jehovas liecinājums, pēc tam teica kaut ko tur, Jehova, bet es šodien saprotu, ja es nepazīstu Jēzu, tad es nepazīstu Dievu. Ja es viņu pazīstu šodien, tad es pazīstu arī Tēvu debesīs. Un Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens netiek pie Tēva, kā tikai caur Jēzu Kristu. Amen. Viņš ir patiesais glābējs, viņš ir patiesais pestītājs. Un ja es šodien pazīstu Jēzu, es pazīstu arī Dievu debesīs. Un viņš saka, jūs viņu nepazīstat. Lai Dievs dod šodien, kad tu iepazīsti Jēzu Kristu no Nācerets. Šos vārdus viņš runāja sacīdams templī pie ziedojuma šķirst, un neviens viņu neapcietināja, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Iepazīst Jēzu šodien, jo viņš ir tava gaisma. Viņš ir tava gaisma, un ja tu viņam sekos, tu nekad nestaigās tumsībā, jo dzīvais un patiesais Dievs ir tev izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā, kurā tev ir dota grēku piedošana un pestīšana. Amen. Tu esi dzīvs, tu esi glābts, tu esi pestīts. Šodien es izēju ārā šeit Invenesā skaista, saulaina diena. Es izēju ārā, man piepilda prieks. Kāpēc? Manā dzīvē ir dzīves prieks, tāpēc, ka Jēzus Kristus man dod dzīves prieku manā dzīvē. Manas sirds var starot, manas sirds var gavilēt, jo Jēzus Kristus ir tavs glābējs un mans glābējs. Amen. Un mēs varam gavilēt un priecāties par šo brīnišķīgo dienu, ko tas kungs mums ir devis šajā dienā. Amen. Brīnišķīga otrdienas diena. Brīnišķīgs laiks ar Jēzu un brīnišķīgs vārds, kas maina mūsu dzīves. Un mēs šodien saprotam, mums ir jāiepazīst Jēzu arvien vairāk un vairāk. Arvien vairāk un vairāk tev ir jāiepazīst savu draugu. Tev jāiepazīst savu mācītāju, tev jāiepazīst savu ganu, tev jāiepazīst savu dzīvības devēju, Jēzu Kristu, gudrības devēju, amen, mīlestības devēju. Viss, ko tavs sirds kāro, to piepilda Jēzus, un to var dot tas kungs, Jēzus Kristus, var dot to, ko tavas sirds kāro, amen. Esiet svētīti, Jēzus Kristus vārdā. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēj savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen.